biķeru desmitnieks taisnā pozīcijā. Kad biķeru desmitnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt emocionāli piepildīts, harmonisks un bagāts ar siltām attiecībām. Šī kārta simbolizē ģimenes laimi, stabilitāti un dzīves skaistumu. Tas ir laiks, kad var justies pilnībā pieņemta, mīlēta un atbalstīta. Attiecību jomā biķeru desmitnieks ir viena no labvēlīgākajām kārtīm. Ja esi attiecībās, tas norāda uz dziļu emocionālu saikni ar partneri. Jūs abi varat veidot harmonisku vidi, kurā valda mīlestība un sapratne. Šī kārts var liecināt arī par svarīgiem notikumiem ģimenē, piemēram, jauniem sākumiem vai svinībām. Ja esi viena, šis ir labs gads, lai atvērtos jaunām iespējām. Biķeru desmitnieks norāda, ka mīlestība ir tuvāk nekā tu domā, un tā varētu būt saistīta ar ģimenei vai draugu lokam tuvām aktivitātēm. Darba un finanšu jomā biķeru desmitnieks simbolizē stabilitāti un gandarījumu. Tu vari justies pateicīga par paveikto un atrast veidus, kā līdzsvarot darbu ar privāto dzīvi. Finansiāli tas ir labs gads, lai investētu ģimenes vajadzībās vai kopīgās aktivitātēs, kas sniedz prieku visiem. Un atceries, biķeru desmitnieks tev saka, ka lielākā bagātība slēpjas cilvēkos, kuri tevi mīl. Kā saka, pilns biķeris vienmēr garšo labāk, ja to dalies ar citiem. Šogad izbaudi harmoniju un dāvā prieku sev un saviem tuvākajiem. Biķeru desmitnieks apgrieztā pozīcijā. Kad biķeru desmitnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var likt pārdomāt ģimenes un attiecību dinamiku. Tas var norādīt uz spriedzi vai nesaskaņām, kas prasa uzmanību un darbu pie emocionālās harmonijas atjaunošanas. Šī kārta aicina pievērsties iekšējai pasaulei un atklāti risināt jautājumus, kas traucē pilnībā izbaudīt attiecības. Attiecību jomā biķeru desmitnieks apgrieztā pozīcijā var liecināt par nesaskaņām ģimenē vai partneru attiecībās. Ja esi attiecībās, iespējams būs nepieciešams pārskatīt, vai abi partneri jūtas vienādi piepildīti un saprasti. Šis ir gads, kad jāstrādā pie komunikācijas un jāatrod līdzsvars starp savām un partneru vajadzībām. Ja esi viena, šī kārts var norādīt uz emocionālu atdalīšanos vai grūtībām uzticēties citiem. Ir svarīgi izprast savas jūtas un ļauties atvērtībai. Darbu un finanšu jomā apgrieztais biķeru desmitnieks var norādīt uz grūtībām līdzsvarot profesionālo un personīgo dzīvi. Iespējams, darba slodze vai finansiāls spiediens rada spriedzi mājās. Šī kārts mudina meklēt risinājumus, kas palīdzēs atjaunot stabilitāti un mieru. Un atceries, apgrieztais biķeru desmitnieks tev saka, ka katru plaisu var salabot ar rūpēm un pacietību. Kā saka, laimīga ģimene ir kā pilns biķeris, dažkārt noplīst, bet vienmēr var salabot. Šogad strādā pie attiecībām un atceries, ka harmonija sākas ar tevi pašu.